Sveiki! Mani sauc Edvards Pauls, un šis ir raidījums Klase. Par pusaudžiem, skolu un lietām, par kurām pieaugušie mums saka, to tu sapratīsi vēlāk. Mēs nesagaidīsim vēlāk, skatāmies tagad. Vienā klasē ir vairāk nekā 20 skolēni, un katram ir savs stāsts, kā nepamest mācības, kad viss neiet tā, kā tu gribētu, un kā sadzīvot ar pieaugušiem, kuri visu laiku saka, mēs tavā vecumā. Bet mēs esam tieši šādi, kādi mēs esam tagad. Iepazīsimies. Eistere. Man ir 15 gadi, mācos es šeit, Rīgas Jugas vidusskolā, un dzīvoju Meža ciems vairāk pa to pusi, bet tā pārsvarā visu laiku esmu Juglā. Šis mans 2. gads jau Juglā. Vecajā skolā es teiktu to, ka tur arī ļoti daudz skolotāju mani tieši bija izvēlējušies kā viņu nākamo, piemēru klasei. Bija arī viena skolotāja, es neteikšu pēc vārdu, bet viņa vienmēr teica to, ka es nekad dzīveneks arī nevarētu kļūt, ka es varu būt kaut kāds sētnieks, kad es pie viņas vasaras darbos sēdēšu, bet es nekad mūžā pie viņas vasaras darbos arī nesēdēju. Manuprāt, vienkārši es ārpus skolas kaut kādiem tādiem nepareiziem cilvēkiem arī mazliet sapinos. Tas man pavilka zemāk, manuprāt, bet tagad es esmu ārā tikus no tā, bet arī viss tas iespējas, kam es biju tajā brīdī ar viņiem izgājusi cauri, tas man arī mazliet pavilka tomēr uz leju. Tas sākās no kaut 9 gadu vecuma. Viņi visi lieto arī diezgan apreibinošas lielas. Protams, es ne, jo es vienmēr mācējos pateikt nē. Tā man tomēr tāda stipra puse ir. Bet, kad tev visu laiku tā kā saka, jā, tā kā tu vari, tu gribi, es zinu, un tu vienmēr saki, nē, tas kaut kā tev arī ietekmē tomēr. Un tagad skolā tas man arī ietekmē, jo tas arī pa brīdi man ļauj nedomāt par visām mācībām, bet tas man visu arī velk uz leju mazliet, jo es zinu to, ka vēl joprojām tādi cilvēki arī ir. Un tas līdz šai dienai notiek, ka apkārt visi cilvēki tev lieto kaut ko, un tad tu nezini vienkārši, ko darīt. Vienreiz es pamēģināju saprast to, ka tas nav priekš manis. Bet es kaut kādu gadu pēc tam domāju to, ka man ir jāpasaka mammai, bet es arī nekad neapņēmos un nepateicu. Es zināju to, ka viņa jutīsies slikti. Es negribēju, viņa jutās slikti. Ar to draugu kompāniju tur arī viss aizgāja pa pieskaru mazliet, un tad es sapratu to, ka man ļoti arī viņa mācībās vēl ko jā. Es zinu arī, principā, tādus cilvēkus, kas tagad vairāk neiet vienkārši skolā. Jā, viņi pabeidz savas 9 klases ar kaut kādu 3 gadu palikšanu, un tad vienkārši viņus izmet no skolas. Protams, viņi joprojām tādi paši cilvēki, kā viņi bija kādreiz, bet tas dažreiz vienkārši sāp baigi skatoties uz to visu. Jo, varēja būt labāks ceļš, varēja tas izbeigties labāk, bet tas nebeidzās labāk, un tagad es esmu šeit. Man ir tā palīdzība, ko man vajag, un viņiem joprojām viņa nav. Viņi vienkārši netiek no tā ārā. Tas ir mazliet arī sāpīgi skatoties uz to visu. Es izgāju pēc 6. klases komisiju, un tagad man līdz 9. klases beigām ir vēl palikusi komisija visi, kad es varu izmantot atgādnes, kad man ir papildus laiks, kad es varu pārrakstīt visus pārbaudes darbus, un tas man arī ir eksāmenos, ka man ir papildus laiks, un es eksāmenos varu izmantot tās atgādnes visas. Pārbaudes darbos visos, dēļ tā stresa es arī nevaru vairāk neko pamācīties, izdarīt, jo es ļoti ātri zem liela stresa varu aizmirst lietas, kas man nepadodas, līdz ar to man ir piešķirts arī šīs atgādnes, kuras var izmantot, lai man, protams, iet vieglāk un lai man iet uz priekšu, bet skolotāji nevienmēr arī viņas atļaus izmantot, tā kā man ir vairāk lēnām arī jāsāk mācīties, kā atcerēties visu šo, ar ko es domāju, ka ir diezgan arī liels grūtības. Šeit atnākot uz Juglu, es redzu to, ka te ir ļoti mīļi skolotāji, kā piemēram Solveiga, ko jūs satikāt jau, un viņa ir tiešām viena no mīļākajām skolotājām. Viņa arī tieši mani vairāk motivē.
Par to es esmu, man liekas, arī vispriecīgākā, ka man tagad tiešām ir kāds, kas arī nāk pretī un kas dod to atbalstu, kas man ir vajadzīgs. Man ir ļoti, ļoti paveicies tas, ka man ir tie 2 brīnišķīgi vecāki, kas man atbalsta. Ja man vajadzēs palīdzību, mamma palīdzēs vienmēr. Tas pats ar tēti, ka es kaut ko nesapratīšu un viņš saprot tieši par to tēmu, tad viņš man ļoti var palīdzēt. Lielākoties mamma palīdz, bet labi. Tās visiem mammas ir tādas ļoti gudras. Tā kā es ļoti pateicos saviem vecākiem. Viņi tiešām man ir izglābuši. Dažreiz liekas, ka pieaugušie pamana tikai to, kas ir redzams. Piezīmes, atzīmes un kavējumi. Bet ir ļoti daudz, ko pieaugušie gluži vienkārši nepamana. Kāpēc jaunietim pazūd interesi uz mācībām, skolu, un tad viņš sāk, iespējams, neiet uz stundām, bastot un tā? Nu, skola ir tā kā darbs, vai ne? Pieaugušie iet uz darbu, un viņiem arī reizēm pazūd motivācija iet uz darbu, ja viņi nemīl to, ko viņi dara. Un man liekas, skolas sistēma arī ar savām prasībām reizēm ir diezgan liels spiediens, uz gribu, ja, uz raksturu, tā kā saprast, kāpēc es eju uz skolu, tā kā uz darbu, kaut kādam mērķim tur jābūt, vai ne? Bet ja nav īsti mērķis, vai arī emocionāli ir kaut kāds nogurums, vai ir netik labas attiecības klasē, vai netik labas attiecības ar pedagogiem, tas viss tā kā bremzē to prieku, darīt to darbu ar prieku, iet uz skolu. Un tad, man liekas, ir tā kauns atzīties tajā. Es šeit esmu ar jauniešiem runājis par šo tēmu. Viņi saka, īstenībā es negribu pievilt vecākus, tāpēc es nesaku par to, ka man pazūd motivācija iet uz skolu, bet es sāku vai nu slimot, vai nu izvairīties, vai blefot par visādiem iemesliem, kāpēc es tur neesmu, tur, kur man ir jābūt. Un tas ir diezgan traki, jo tu nevari ilgstoši noturēt tādas sliktas emocijas, ka tev nav prieka. Reizēm cilvēkiem vienkārši ir, es domāju, kaut kādas tādas traumatiskas sajūtas par to nepieņemšanu. Tad viņi sāk domāt par to, ka skola nav tā labākā vide. Vai, piemēram, tu vari pieņemt visu to izglītības koncepciju par to, ko piedāvā, kur ir tādi skaidri noteikumi, skola ir pasūtītājs. Viņi ir izdomājuši koncepciju, ja visu tos mācību priekšmets, ja programmas, vai ne? Ja es esmu skola, tad es tev pasūtu. Pieņem manis noteikumus, tev šitas ir jāapgūst. Kā ir ar to? Būšu godīgs. Protams, noteikumiem kaut kādiem ir jābūt. Lietu kārtība, vai ne? Protams, jā. Bet dažreiz tas ir, es neteikšu ļoti uzspiests, bet tie noteikumi ir, pārāk uzspiesti tieši uz jauniešiem. Jā. Tas nozīmē, ka slodze ir pārāk liela, kas arī rada nepatiku iet uz skolu. Jā. Iekrājās kaut kādi parādi, nevar, teiksim, vienas nedēļas laikā tur entie pārbaudas darbi ir, ka vienkārši smadzenes nespēja tā kā pārslēgties un kaut kādu efektivitāti panākt. Jā, man draugam tieši šitāds gadījums arī bija. Un ko viņš darīja? Neko. Tagad, turpin mācīties. Turpin mācīties, bet tie rezultāti krīt un arī tā emocionālā motivācija krīt, vai ne? Emocionālā motivācija arī krīt, jā. Un tad tas viss iekrājas un tad tas viss turpina rakt sev pats tādu bedri, kā teikt. Jā. Un tad, jā. Un tad, kad iekrīt bedrē, tad nevienmēr mēs redzam trepītes, pa kurām izkāpt ārā. Jā. Vai jaunieši, piemēram, griežās pie pieaugušiem cilvēkiem, kam uzticās, lai runātu par to patiesību? Tas ir es uzskatu, tas ir ļoti liels retums, kad tā notiek. Jo pārsvarā pat mūsdienās ir tā, ka jaunieši varbūt viens otram palīdzēs labāk, nekā viņi prasīs palīdzību pieaugušiem. Kas tur pa vainu? To, ka dažreiz pieaugušie, viņi ir tieši, viņiem ir tas, es neteikšu, veco cilvēku uzskats, vienkārši vecais uzskats, kad tā bija kādreiz, tad, kad mēs mācījāmies, un tā arī jābūt šobrīd, bet skolniekiem ir tās vienotās intereses, un tad ir vieglāk atrast to kopīgo valodu mūsu starpā, nevis man ar kaut kādu manu skolotāju. Tāda baigā plaisa tad izveidojās. Ja? Tu vari iedomāties, ka es strādāju arī ar jauniešiem reizēm, kad viņi ir nonākuši līdz tai kritiskai masai, tā kā tu stāst par savu draugu.
Un man bija viena meitene, kura mēģināja izdarīt pašnāvību šī iemesla dēļ, ka parādu bija tik daudz, un viņai nebija kontakts ar pieaugušiem cilvēkiem, viņa baidījās no skolotājiem. Ir daži priekšmeti, kuri mums nepadodās. Mēs visu nevaram, vai ne? Protams. Tu to saproti? Jā. Jo tā arī, man liekas, ir viena no idejām, ka tu izvērtē savu stiprās un vājās puses, un tev nav jāpārcenšās dabūt visur vislabāko līmeni. Ja tu tā kā sadali savus spēkus un tu centies tos priekšmetus, kas tev varētu saistīties ar tavām interesēm, tos ok, un tos pārējos vienkārši sekmības līmenī, tad vismaz kaut kādas prioritātes var izveidoties. Un tā meitenei bija sakrājies tāds muškulis, viņa vienkārši jutās tik bezspēcīga. Un paldies Dievam, kad viņa mammai deva zīmi, ja mamma viņu pieķēra jau bez mazvai uz kritiskās robežas, un ka viņa bija spiesta atklāti pateikt, ka tā skola priekš viņas ir biedējošākais, kas vien var būt dzīvē. Un tā kontakta dēļ, viņa nonāca pie manis, un tad es mēģināju ar viņu arī runāt. Tā kā mēs ar tevi runājām, kad katrai problēmai ir divas puses, vai ne? Ir cēlonis un ir sekas. Un mēs varam skaisti runāt par motivāciju, par prieku, par enerģiju, darīt to darbiņu, kas tev ir uzticēts. Bet tas nesanāk tik labi, jo mēs esam cilvēki dzīvi. Vai ne? Jā, ne katram tas sanāk. Man bieži jautā, kas es gribētu būt nākotnē. Uz to man atbilde nav, bet es zinu vienu. Labāk pamēģināt, nekā vēlāk nožēlot. Klase, 1 diena darbā. Šodien pavāra profesija, un es zinu to, ka tā ir ļoti garšīga profesija. Es tā gribētu būt Esteres vietā. Labi, jācer, ka viņa man pietaupīs kaut ko garšīgu. Andris. Estere. Jā, prieks tev redzēt. Šodien es saprotu, ka man savs priekšauds būs jādod tev, jā? Lielas paldies. Un saprotu, ka tu man gatavos ēst. Jā. Super, tad ejam gatavot. Bišķi plašāk virtuve nekā tev mājā, jā? Tu saproti visu šito te mortu sābeti. Cik ir sastāvdaļas vispār? Jā, saskaidi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Virs 20 sastāvdaļām. Šita zini, kas ir pa brīnumu? Nē. Mini, kas tāds ir? Ruks varbūt? Rutkis? Nē, rutkis nav. Ar ko parasti pasniedz burgers un kas blakus parasti? Frīkartupeļi. Precīzi. Tas ir gandrīz kartupeļs. Gribēju, lai tev būtu šodien interesantāk, kaut ko tur jauni ieraugi. Tas ir batāte. Respektīvi, batāti mēs nomizosim, ieliksim cepkrāsnī uz 25 minūtēm, un tam mums būs precīzi 25 minūtes laiks sagatavot burgeru. Un ejam tālāk. Pirmo nomizošu es sākušu jau griezt. Viena maza tāda interesanta lieta, lai dēls neslīdētu. Slapšu dvielas. Jā, redz, tu jau visu zini. Šitā mēs paliekam, un liekam pa virsu. Tu forši nogriež šito maliņu. Šiten viņš nav tik stabils, jā. Šiten te viņš būs stabilāk. Un tagad tu vari turpināt griezt. Jā, tā ir tāda maza detaļiņa. Tu taču esi atnākusi kaut ko mazliet iemācīties, jā, te arī pie reizes. Ļoti smuki gari salmiņi, tev ļoti labi sanāk. Es, kamēr tu griez salmiņus, es sagatavošu tādu vieglu marinādīti. Teiksim, tiem kartupelīšiem mēs paņemsim eļļu. Bišķi. Zini, ka šits tāds ir? Pirmo reizi mūžā. Pirmo reizi mūžā. Tas ir timjāns, misters timjāns. Tā tāda forša garšvieliņa. Jūsu mājās taisa tieši tāpat ēst kā, piemēram, virtuvē, vai jūs mājās izvēlaties taisīt tikai vieglākas receptus kaut ko? Protams, es gatavoju to, ko man ēd bērni mājās. Jā, man patīk daudz zupas vārīt. Jā, kas man labi tur rosoļņiki sanāk, saļanka. Tā nav, ka es tur 5 kārtās kā restorāns tagad, baigi tur gatavoju mājās. Tas nav bijis. Un kur sālītes ielēju eļļā. Es ielēju, ieberu piparus mazlietiņu, jo tā būs viegla marināde. Un šitā, lai pirksts nepaliek netīri. Tā saucamā ātrā marināde. Jā, tā ir ātrā marināde kartupelīšiem. Tagad mēs ņemam šos kartupelīšus,
Pārslakam viņus rekur ar šito te eļļiņu. Tā kā iemarinējam bišķiņ, ja, teiksim tā. Eduard, ieliec uz 25 minūtēm krāsnī. Tā, tagad, kamēr mums ir 25 minūtes laiks. Kāds jūs bijāt skolā? Tādas zīmes kādas, kā jūs Es kameras priekšā gribu atvainoties visiem skolotājiem par sirmiem matiem. Es noteikti nebiju paraugbērns, jā. Gāja dažādi un diezgan grūti. Biju nepaklausīgs un nebija arī pārāk sekmīgs. Tā kā es biju diezgan liels delvers skolā. Tā kā, kā lai saka, tajā ziņā es noteikti neesmu labs piemērs. Ja? Cik grūti ir jūsu darbu darīt? Es tev uzreiz varu pateikt vienu lietu. Ja tu gribi būt pavārs, uzreiz pieņem to, kad visi atpūtīsies, tu strādās. Tas ir Ziemassvētki, ir vistrākākais laiks, jā. Jo visi grib visu, jā. Tā ir, tu gatavojies, lai radītu, jā, citam cilvēkam baudu. Es tev maz nianses par panēšanu pastāstīšu, jā. Ir tā, ka milti, ola un rīvmaize, jā. Maza nianses ir. Tā roka, kas iet miltos, tā neiet, jā, olā iekšā, lai nav tur kunkulīši. Nākamais jautājums. Jā. Šo man liek tādu godīgu atbildi, bet kādiem cilvēkiem jūsuprāt būtu piemērota pavāra profesija? Emocionāli noturīgiem, teiksim tā, jā. Tie, kas nav emocionāli noturīgi, tiem tur pavāra profesijā nav vispār ko darīt, jā. Nu ko, ejam cept to vistu? Jā. Jā. 28 gadus jūs jau strādājat te pēdienu. Jā. Tie grūtākās tās lietas, kas jums ir. Kas ir vislielākais un visgrūtākais, tā ir komanda. Jo cilvēki jau principā darbā nereti pavada vairāk nekā mājā, tāpēc cilvēks, jeb komanda. Komanda, tas ir mega svarīgi vienmēr. Tā, tu vari uzlikt pa virsu bekonu un sēnītes mazlietiņus tām vistām, jā. To saliec, to sieras likšu tūlīt cepties, to vistiņu. Tā, es lieliku šito cepties jau. Tā, mums ir palicis 7 minūtes. Jums kā pavāram, kas jums lielākais gandarījums? Kad viesis atgriežās un viņš izsauc ārā komandu un pasaka paldies, tas ir vislielākais gandarījums vienmēr dzīvē. Un vislabākais interjers restorānā, es saku, ir pilns restorāns, jā. Tā kā jūs, viesi, radiet mums prieku noteikti. Mēs jau dēļ jums strādājam, cenšamies. Kā tu jau labi, kā pavārs griez, visi kārtībā. Es sāku lipināt burgeru kopā, jā. Kartupelis točno ir. Jā, bet vispār vajadzētu būt gatavai. Re, kur ir, jā, galvenais. Es apdedzinājies gan esmu, ja tu skatīsies arī citreiz, man jau ir nogājuši pavāriem no šitiem marmītiem. Jā, viņi ir aplaucējušies. Nu, tad ko mēs liekam? Mums vajag kaut kādu salātiņu. Pirmais, jā. Salātam vienmēr jābūt pirmiem. Ja es gribu tagad mācīties par pavāru, tad kā man vajadzētu vairāk pievērst uzmanību? Gatavot mājā, eksperimentēt ar ēdieniem uz savu ģimeni, un tad jau būs daudz. Un, protams, vajag fizisko arī sagatavotību labu. Tā kā ieteiktu arī ar sportu nodarboties, daudz staigāt, un tad viss būs kārtībā. Šitas es uzskatu, ka ir daudz veselīgāk pa frī. Tu pirmoreiz dzīvē batātu sēdīsi, ja? Es jau redzēju īstenībā, ka kā tu nazi turi rokā, ka tu vari būt pavārs. 3, 2, 1. Jāmēģina, jā. Jā, viņš tur līs ārā, tā mērce viss. Es teiktu, viņš ir ļoti labs. Es skatos, ka operatoram ir ļoti siekala tek. Man liekas, ka šis raidījums ir, jā, tu redzi, jā? Ir jābeidz. Un tad viņš sašēros ar savu komandu otru burgeru, un šis burgers ir tev, jo man jādodās atkal tālāk. Skatoties to visu tā, ko es iemācījos, cik labi es tagad taisu ēst, es teiktu to, ka es par pavāru reāli. Es varētu izmācīties. Tas ir grūts darbs, bet tas ir anormāli forši. Ko darīt ar to? Piemēram, man ir tā, ka es esmu 9. klasē, un bieži skolotāji prasa, kas tu gribētu būt nākotnē, ko tu gribētu darīt nākotnē kā profesiju, vai tie ir tā vispārīgi. Kāds ir jūsu nostājs uz to?
tas ir pieaugušo nemirs, ka viņi domā, kā tie bērni dzīvē atradīs savu vietu. Ja viņi dzirdētu atbildi uz to jautājumu, viņi paši paliktu mierīgāki. Viens virziens. Otrs aizstāvība jauniešiem. Nevienmēr tu vari uzreiz atrast desmitnieku, kas būs tieši tavs. Jo kādreiz ir gudri vecāki, kas ir saprotoši, kas saka, tas nekas, ka tu šobrīd nezini īsto atbildi, bet mēs varam kopā padomāt. Varbūt tu vari paņemt kādu izglītību, kur tev ir amats apgūstams, ko arī neviens nevar atņemt. Nepieprasīt neiespējamo no sevis. Bet, ja es saku, ir tā atvērtība un interese kā tāda, jo tā otra galējība, kas arī biedē vecākus, ka viņi saka, mans bērns negrib neko. Viņš ir apātisks, depresīvs, viņam nekas neinteresē, un tad vecāki paliek ļoti tramīgi par to, kā atrast to kontaktu, lai palīdzētu viņam izrāpties no tās bedres sajūtas, jo sākt negribēt neko, tas ir bīstami. To es nenovēlu nevienam. Es novēlu visiem tomēr kaut ko gribēt un mēģināt paskaidrot, ka tā ir tava dzīve un tev ir tiesības arī teikt, es nezinu, pagaidām, bet es esmu atvērts interesēties par to, lai es pats atrodu atbildi sev pirmām kārtām, un tad es varu to arī formulēt un pateikt tiem, kas no manis gaida to atbildi. Citi bērni pēc skolas iet mājās, citi kāp sienās, burtiski. Paskatīsimies, ko jaunieši dara klinšu kāpšanas pulciņā. Aiziet! Man nopietni ir baila. 8 metri. Šodien mēs gribējām parādīt dažādību, ko mēs darām, un mums ir dažādi elementi, jo pulciņš sauc alpīnisti. Tas nozīmē, ka mēs ne tikai kāpjam, mums ir jāiemāc arī kāpt, bet arī jāprot darboties ar virvēm. Bet man rīktīgi bail ir tur kāpt augšā. Kad es pirmā reizi kāpu, man arī bija bišķi bail sākumā. Gaisa pārcelts, un mēs simboliski zilais ir upe, šeit ir krasts. Cilvēkiem pašiem jāaizbrauc līdz tam galam. Īstajos kalnos tik nopietni nav. Īstajos kalnos visur ir gandrīz kā tāciņas. Ir maz gabaliņi vertikāls, bet nav daudz, ja? Pēc tam var aizskrūvēt. Nekur atskrūvēšu vaļā. Kas nu kuram interesē, bet mums ir ļoti daudz, kas jāzina. Tāpēc mēs vienā treniņā no visa pa druskai ņemam. Viena sasaite dara vienu darbu, otrs dara otru un cits kaut ko citu. Man šeit ļoti patīk, ka mēs bieži dodamies pārgājienos. Man arī ir bijušas pirmās sacensības, man arī viņas ļoti patīk. Uzņemam visu šeit uz dārtumu. Ja nesanāk pirmajā reizē tik labi, tad mēs atkārtojam vēl vairākas reizes, lai uzlabotu savu rezultātu. Un dažkārt pirmajās tajās ietiņās var dabūt saldumus no skolotājas. Ko dara pēc tam, kad cilvēki izaug? Vai nu iet kalnos, vai aiziet rūpnieciskajā alpīnismā, teiksim, tīra augstceltnēs, tur tos logus, vai sniegu tīra. Studentiem tā ir papildus peļņa. Citi aiziet, paliek par treneri. Sveiki, Edvards! Čau! Josefs, prieks iepazīsties. Ko es redzu, tu esi gatavs. Gribi varbūt es tev pārdīšu dūferi? Kā ir dūferēties vispār? Labi, aiziet. Ejam, tad ko? Kā man dūferēt? Un, kad tu esi cindos, tev būs daudz vieglāk vienkārši to virvi turēt. Un gadījumi, ja, piemēram, tu brauksi bišķi ātrāk nekā tu domāji, tu vienkārši nenodedzinās sev ādu. Jā, ideāli. Cik gadus tu vispār nodarbojies ar šo? Es uzsāku nākt uz šejienu, uz tieši šo zāli. Man bija tagad 13, atnācot uz šejienu trenēties alpinizma. Tu arī sāksi trenēties klinšu kāpšana. Ja tu būsi ieinteresēti, tu jau sāksi kopā ar mūsu grupām iet pārgājienos. Tur arī uz kalniem. Kā tu teiktu, kādiem cilvēkiem alpīnisms vai tieši šis pulciņš ir piemērots? Tiem, kurie grib izaicināt sevi, kuriem nepietiek kaut kādas grūtības savas dzīves, un gan arī tiem, kuriem grib domāt ar savu galvu, jo alpinizms īstenībā ir par to, ka tu strādā ar savu galvu, jo tev ir ļoti daudz virves, ļoti daudz lietas, par kurām tev ir jādomā visu laiku, un galvenais, par ko tu domā, ir sava drošība
un kā sevi saglabāt drošā. Un tas ir diezgan grūts process, lai izdomātu, kā to visu izdarītu. Un galvenais, lai tas būtu viss ātri un efektīvi. Ko tu te dari? Cik ilgi ej šeit? Un, jā. Es šeit eju kopš 1. klases, tas sanāk 8 gadi. Tad tu no 1. klases līdz 8. klasei šobrīd ej šeit. Visu cieņu. Vai man jau tā kā ir par vēlu sākt šito? Vispār nē. Mums ir kauna komanda, ar kurām mēs ejam komanda. Un mums tajā komanda ir cilvēki, kur uzsāk trenēties, kad viņam bija 30 gadi. Un mēs visi ejam kopā. Un mēs visi esam ļoti līdzīgi un visos ceļojumos mēs visi esam kopā. Un kas ir vislabākais? Nākt uz kāpšanu ar saviem draugiem. Jo tā tas paliek daudz jaukāk. Nu ko? Gatavs esi to darīt bišķi augstāk? Nē, bet nu labi, nu bišķi šī ir augstāk. Es līdz pašai augšai galīgi Jā, neiešu. man liekas, ka ir zilai. Aizies? Nu nekad. Jā, bet es turos. Šī ir reāla klase. Šis bija raidījums Klase, kur mēs godīgi mēģinājām saprast sevi un kā nepamest mācības. Tagad pulkstens ir 12. Ja tu tikko esi pamodies, viss ok. Tagad mostas tie pusauģi, kuriem skolas dienās miega nepietiek. Ja neesi šefpavārs, viss kārtībā. Šodien galvenais ir aiziet uz leduskapu, atrast kaut ko garšīgu, izbaudīt brīvdienas un tiekamies raidījumā Klase jau pēc nedēļas tieši šajā pašā laikā.